Paldies visiem, kas ir šeit, un šodien ir prieks prezentēt mūsu Eiropas sarakstu pirmo trīnieku, un kā jūs redzat, tad partija JKP mēs darbojamies, mēs gatavojamies, pirmais jau Eiropas vēlēšanas, pēc tam pašvaldības un saimnes vēlēšanas, mēs nekur neesam pazuduši, mēs esam pārgrupējušies, mēs esam izdarījuši secinājumus no varbūt kļūdām, kas ir pieļautas. Mēs audzējam politiskos muskuļus, ejam tālāk. Pirmais lielais eksāmenis, protams, būs Eiropas vēlēšanas, un šajā sakarā es dodu vārdu Tālim Linkaidam, kurš ir mūsu Eiropas parlamenta vēlēšanu saraksta lokomotīva vadītājs. Jā, paldies par uzticību mūsu partijai, mūsu partijas vadībai un mūsu biedriem. Mēs Eiropas parlamenta vēlēšanās dodamies, lai piedāvātu kompetenci, pieredzi, godprātīgu attieksmi pret dotajiem solījumiem un arī daudz lielāku cīņas sparu, daudz asāku, dinamiskāku darbu Latvijas interešu aizstāvībā. Mēs redzam, ka šajos pēdējos 20 gados Latvija atpaliek no Lietuvas un Igaunijas un atpaliek ne tikai ekonomiskā ziņā, bet arī varēšanas, spējas un vīziju redzēšanas ziņā. Latvija arī Briselē tiek uzskatīta par tādu kā Somciemu, un man ir ļoti žēl, ka šāds priekšstats par mūsu valsti ir izveidojies. Un lielā mērā arī tāpēc, ka mūsu Eiropas dažādos gaiteņos pārstāv cilvēki, kuri varbūt savas ērtības intereses, savas slinkumu vai Krievijas intereses stāda augstāk par Latvijas interesēm. Nākamgad apritēs 20 gadi, kopš Latvija ir Eiropas Savienībā, un faktiski mums ir daži Eiropas parlamenta deputāti, kas ir kā aizgājuši uz Briseli, tā joprojām no turienes nav atgriezušies. Faktiski tikpat daudz, cik Putins ir prezidents Krievijā, tik Roberts Zīle, Inese Vaidere un Sandra Kalniete ir Briselē. Un vai no tā ir kaut kas labāks kļuvis Latvijas valstī, tas ir jāizspriež vēlētājiem. Bet tas, ko mēs piedāvājam, tās ir nacionālās intereses pāri visam mūsu nacionālā valsts, kā pamats likumdošanā, tā ir birokrātijas mazināšana, migrācijas politikas maiņa Eiropā, latviešu valodas aizsardzība, uzņēmējdarbības atvieglojumi un vieglas uzņēmējdarbības nodrošināšana, sociālās nevienlīdzības mazināšana, un ideiski mums ir jāstāv pretī bērnišķīgam kreisumam un dažādām zaļo un progresīvo iniciatīvām, kas šajā Eiropas parlamenta sasaukumā ir faktiski ļoti redzamas. Mūsu un arī Latvijas vēlētāju pienākums ir nodrošināt, lai turpmāk Eiropā valdītu veselā saprāta politika un valstu iedzīvotāju nacionālās intereses. Un man ir ļoti liels prieks, ka šodien mēs varam piedāvāt pirmo trīnieku, tos cilvēkus, kas mūsu partiju ir gatavi pārstāvēt Eiropā ar visu spēku, ar tādu sparīgumu un spriganumu. Un man ir ļoti liels prieks, ka mums piekrišana ir devusi Liana Langa, kuru Latvijas iedzīvotāji un visi, kas interesējās par politiku, pazīst kā aktīvu latviešu valodas un latviskās identitātes aizstāvi un pārstāvi. Un es domāju, ka viņa Latvijas vārdu spēs nest daudz labāk un spēcīgāk, kā jebkurš senais tēvzemietis, LNK biedrs un tam līdzīgi. Tā kā dodu vārdu tagad Liānai. Paldies Linkaita kungam par atzinīgiem vārdiem. Jāsaka tā, ka uzsākot 22. gada maijā kampaņu Runā latviski atgriezisko Latviju, kas ir veltīta Latvijas derusifikācijas tēmai,
man neprātā nenāca, ka es saņemšu šādu pagodinošu piedāvājumu startēt Eiroparlamenta vēlēšanās no savas partijas ar 2. numuru un apliecina to, ka kampaņa runā latviski turpināsies gan priekšvēlēšanu procesā, gan arī neatkarīgi no tā, kāda būs vēlēšana rezultāti. Jaunā konservatīvā partija pārstāv nacionālu konservatīvu politiku un pārstāv lielāko sabiedrības daļu, Latvijas sabiedrības daļu, kur ir nacionāli konservatīva. Un es esmu sev ieraudzījusi tādas vairākas darbības virzienus, dažs no tiem Linkaita kungs jau minēja, bet proti tātad Latvijas kā nacionālas valsts interešu ļoti nopietna aizsardzība Eiropas parlamentā, iestāšanās par nelielām valodām un, protams, arī latviešu valodu, to stiprinot. Es noteikti arī, būdama absolūti pro-eiropeiski noskaņots cilvēks, vienlaicīgi esmu pret Eiropas Savienības federalizāciju. Uzskatu, ka nācijām ir pašām jāpieņem būtiski lēmumi par dažādiem jēdzieniem vai politiskām iniciatīvām, referendumos, demokrātiskā ceļā, jo nacionālām valstīm katrai ir savu konstitūciju, un sabiedrībām pašām ir jālemj, un nekāda kaut kāda gala lēmuma nedrīkst tikt uzspiesti no Briseles puses. Tātad otrs darbības virziens, kā es to redzu, ir ļoti nopietna migrācijas iegrožošana attiecībā uz Latviju. Es domāju, ka mūsu eiroparlamentārieši ir darījuši ļoti, ļoti daudz. Paldies viņiem par to. Bet tāds fakts, ka Latvijai tiek piedāvāts kaut kāds migrantu kvotas, man personīgi šķiet diezgan šokējoši, jo tas nozīmē, ka Briselē līdz galam tomēr nav izpratnes par okupācijas procesiem, par negatīvām sekām, par pārtautošanu, kas Latvijā notika, par etniskā sastāva maiņām, kas Latvijā notika padomu okupācijas gados, un no tā ir viegli izdarīt slēdzienu, ka mēs nevaram uzņemt migrantus vienkārši, jo latvieši jau tāpat ir apdraudēti paši savā zemē. Un vēl viens darbības virziens ir iestāšanās par to, ka, manuprāt, tagad īpaši to veicina Krievijas agresija Ukrainā, ka ir tiešām pienācis brīdis, tas, ko mēs varam saukt par komunismu tiesu, bet principā par starptautisku padomu totalitārā režīmu un Krievijas noziegumu izvērtējumu starptautiskā līmenī, par ko jau arī iestājās mūsu eksprezidents Egils Levits. Paldies! Jā, paldies. Vēl daži vārdi no manas puses, tad es startēšu. Jā, tad daži vārdi no manas puses. Es startēšu sarakstā ar 3. numuru. Un jāsaka, man ar Briseli ir tuvas attiecības tādā ziņā, ka es esmu 11 gadus sava darba, mūža un dzīves pavadījis Briselē un 10 gadus arī strādājis Eiropas komisijā, tad Eiropas institūcijās. Un es tāpat tikko sarēķināju, ka ir laikam 2 politiķi tagad, kurus var teikt, kas ir līdzīgi stāžu, darba stāžu. Tātad Valdis Dombrovskis, arī viņam tūlīt paliks 10 gadi, kopš viņš ir Eiropas komisijā. Man ir tieši arī 10 gadi, ko es strādāju Eiropas komisijā. Tad, protams, ka šāda pieredze, tas nozīmē, ka es ļoti labi pārzinu, kā strādā Brisele, kā strādā Strasbūra, kā strādā Eiropas komisija, Eiropas padome, Eiropas parlaments, viss šis, teiksim tā, no malas skatoties ļoti sarežģītais lēmumu pieņemšanas mehānisms, mašinērija, bet es esmu bijis iekšā tajā mašīnā un es zinu, kā viņi strādā un attiecīgi arī kā var efektīvi panākt viena vai otra veida lēmumus, iznākumus.
Un tas, ko es redzu, jā, nu, līdz šim mums ir grūti gājis, teiksim, ar nacionālo interešu aizstāvību. Vairāk tas ir tāds bijis, nu, mums Brisele liek kaut ko darīt, un tad mēs skrienam un daram. Īpaši jau, piemēram, kur ir iesaistīts lielās partiju grupas, ja mēs zinām, piemēram, Jaunā vienotība, viņi 20 gadus ir Eiropas Tautas partijā. Nu, tur ir tā, Eiropas Tautas partijā nolem kaut ko, ja, un tad, teiksim, Jaunai vienotībai te Latvijā tas ir jārealizē. Ja. Nu, mums nav tāda, teiksim, menkura, ja, kas mums neļauj tagad teikt, nē, tas, ko jūs mums tagad tur gribat iedot, piemēram, zaļais kurs, ja, ar visām aplamībām, tas, ko Kariņš parakstīja lielo to paktu, ja, zaļā kursa ieviešanas paktu, nesaskaņot ar koalīcijas partneriem, mums nav, nu, viņš izpildīja, teiksim, tā savas grupas, partiju grupas uzdevumu, bet tas nebija Latvijas interesēs, un to mēs arī tuvākajā laikā arī izrunāsim, protams, ar lauksaimniekiem, kas ir arī viena ļoti liela interešu grupa, kura cieš no šiem lēmumiem, zaļā kursa pārspīlējumiem. Nu, un otrs ir vienkārši tāda birokrātijas lavīna, ko mēs esam redzējuši pēdējo 10 gadu laikā, jo īpaši visas direktīvas, visas regulas, kas nāk mums iekšā Latvijā no Briseles, un mēs tik sakam paldies, ja, un tā nelaime, ka mēs jau kā cītīgi skolnieki, ja, mēs uzliekam vēl pa virsmu to birokrātiju, ja, lai būtu pavisam droši, ka tas, ko Brisele mums ir uzrakstījis, lai pavisam droši to var ieviest. Un tad uzliek vēl vienu slāni ar birokrātiju. Nu, ko tas nozīmē? Mums ir ļoti daudz liela ierēdniecība, ja, kas tagad strādā, lai apkalpotu visu šo milzīgo Briselē saražoto birokrātijas apjomu, plus vēl, ko mēs paši pieliekam klāt. Nu, tā ir reāla problēma. Ja, mēs redzam arī uzņēmējdarbībā, līdz ar to ir grūti strādāt. Bieži vien šīs prasības, kas ir gadu laikā uzaudzētas, radītas, viņas traucē uzņēmējdarbībai, biznesam. Un, protams, ka tas ir kādam, kas saprot, kā šie lēmumi rodās, tas ir jālabo. Un ir reizes, ka mums jāapsaka, nē, tas mums nedara. Latvijā tas nedara. Tā, paldies. Tā, paldies. Tad lūdzu, laiks jautājumiem. Jā, jautājums, kā jūs vērtējat savas partijas izredzes tikt ievēlētiem Eiropas parlamentā un kad atklāsiet pārējos mandātus? Ja mēs sevi vērtētu par zemu, tad mēs nestartētu Eiropas parlamenta vēlēšanās. Es uzskatu, ka Latvijas vēlētājs, tieši tā kā Liāna jau teica, ir nacionāli konservatīvs, un mēs pārstāvam tieši to vēlētāju daļu, kas nav apmierināti ar līdzšinējo lietu kārtību Eiropā, Eiropas Savienībā, kas nav apmierināti arī nosacīti ar esošo valdošo koalīciju, kāda pašlaik ir izveidojusies, kuriem nav pieņemams tas, ka Lembergs nosacīti sakot sēž pie viena galda pašlaik koalīcijā, un šajā koalīcijā ir paņemti arī tādi nenobrieduši un tukšrunājoši prāti, kuri faktiski var nodarīt daudz lielu kaitējumu, ne tikai kaut kādai nozarei, bet vispār arī Latvijas valstī. Un es esmu pārliecināts, ka tādi cilvēki līdzīgi domājoši, kā esam mēs, ir daudz. Svarīgi ir pārliecināt vēlētājus šajā te sacensībā par prātiem un idejām, un es esmu pārliecināts, mēs iesim ne tikai šis trīnieks, bet arī tad, kad mēs iepazīstināsim ar savu komandu, tad vēlētājs varēs novērtēt mūsu spēku un intelektu potenciālu. Mēs pakāpeniski atklāsim savus kandidātus, un, protams, ka pirms iesniegšanas, sarakstu iesniegšanas arī parādīsim visus mūsu skaisto un gudro klici. Un jūs plānāt piesaistīt arī kādus kandidātus no malas, kuri nav jūsu partijas biedri? Viss ir procesā. Viņi būs arī kāds sabiedrībā zināma līdz šim. Intrigu saglabāsim līdz pašām beigām. Bet būs.